Amatpersonas vēl nav sapratušas, ka deklarācija iesniegšana pati par sevi neko nepaskaidro, un sniegt atbildes uz jautājumiem, kurus tās raisa, ir viņu pienākums sabiedrības priekšā. Tā situācija ap ekonomikas ministra Arta Kampara neskaidrajiem naudas darījumiem komentē eksperts. Bet ministrs notiekošo sauc par apzinātu kampaņu, stāsta Karina Rubene. Arta Kampara amatpersonas deklarācija pagājušajā nedēļā portālam Pietiek.com lika secināt, ka ekonomikas ministram bijuši vismaz 20,000 latu nelegālu ienākumu, vai arī viņš vidi publiskajā datubāzē sniedzis maldinošu informāciju. Kampara kungs centās viest skaidrību, pinās pats savās versijās, bet līdz galam tā arī nespēja atbildēt, kur ņēmis naudu parādu atmaksai. Tikmēr portāls jau cēla galdā nākamo faktu, proti, ka ministram piederošais uzņēmums Ronis krīzes kulminācijā 2009. gadā spējas saņemt bezprocentu aizdevumu 22 000 eiro apmērā. Uz panorāmas jautājumu, kas bijis aizdevējs, ministrs tāpat kā uz daudziem citiem atbild nezinu. Uzņēmumam ir valde. Tas, ka es kā īpašnieks pat ļoti paviršu daru, skatos ikgadējas bilances un kaut kādas lielos jautājumus, es tiešām nezinu, nekādā veidā nevaru zināt, kas ir uzņēmuma operatīva darbības jautājumi. Bet jūs noteikti zināt 2009. gada situāciju un kā bija dabūt aizņēmumu vispār, nemaz nerunājot par to, ka bez procentiem. Lūdzu, jautājiet uzņēmumu valdē, man tiešām par to nav mazākās informācijas. Kā jūs atdosiet šo naudu? Kuru naudu? 22 000 eiro. Es nezinu, ko mans uzņēmums ir darījis 2005. 2007. šādās ikdienas detaļās. Ar uzņēmuma Ronis valdi mums sazināties neizdevās. Eksperti norāda, skandālu daļai provocē ministrs pats ar savu reakciju. Ja tās atbildes ir aptuveni tādas nezinu, neinteresējos, kādreiz citi vēl ir teikuši vispār, ko grib, to dara man privāta lieta un tam līdzīgi. Tās, protams, sabiedrībai pilnīgi pamatoti liek uzburt dažādus sliktus scenārijus, jo skaidrs, ka bezprocenta kredīts kaut kādos apstākļos var būt pamatota biznesa prakse, bet tikpat labi tas var būt maskēts kukulis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jau izvērtē Pietiek.com iesniegumu saistībā ar datiem ministra amatpersonu deklarācijā, bet pats Artis Kampars notiekošo uztver kā apzināti pret viņu vērstu kampaņu. Jūs domājat, ka ar ministra darba grafiku izdodas kaut nedaudz zināt uzņēmuma ikdienas jautājumiem, tad jebkurš normāls cilvēks zina, tas nav iespējams. Nezināt var atļauties tie, kuru firmām iet labi, norāda Valds Kalniņš, bet tas nav Kampara kunga gadījums. Kampara kunga situācijā kopumā ir tāda korupcijas riska pazīme, ka viņš izskatās finansiāli ievainojumā stāvoklī. Viņa bizness izskatās uz tāda sabrukuma robežas, un tajā situācijā jau, ja tu esi augsta līmeņa amatpersona, tu ik pa laikam var sastapt labvēļus pēdiņās, kas tev būs gatavi pastutēt tavu ekonomisko stāvokli, un par to sagaidot droši vien kaut kādu labvēlību. Pats ministrs intervijās jau atzinis, ka uzturēt 3 bērnu ģimeni viņam šobrīd izdodas tikai ar lielām grūtībām, taču iespēju robežās viņš visus likumus esot ievērojis. Karina Rubene, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija. Partiju apvienības Vienotība Saeimas frakcija šodien uzklausīja